Sportiski un dzīvespriecīgi jaunieši, kur sarunājas visdažādākajās valodās, šajās dienās Jelgavā sastopami ik uz soļa. Gandrīz 1500 labāko sportistu no 11 valstīm piedalās Somijas un Baltijas valstu jeb SEL sporta spēlēs, kuras pirmoreiz notika 1923. gadā. 3 dienu garumā sacensības notiks 11 dažādos sporta veidos. Te brauc jau ar savu veidu līmeni, brauc savu valsts čempioni ir, un tā kā tur, kur viņš domā, ka viņš varētu kaut kā parādīt sevi, tie arī brauc. Viens no populārākajiem ir basketbols, kur gan līdzjūtēji, gan dalībnieki gaida spēli ar šī sporta veida favorītiem Lietuvu, kas varētu arī šķirt pārējo komandu likteni. Jāskatās tieši nākamā spēle pret favorītiem, tā jau redzēs. Laiks rādīs, jācenšas. Katra spēle sākās no 0-0. Sportiskas skaistlības valda arī florbolā, kur pārsvarā piedalās komandas no Latvijas un Somijas. Bet pavisam citāda gaisotne ir grupu estētiskajā vingrošanā, kas ir salīdzinoši jauns sporta veids. Šogad tajā piedalās 7 komandas un galvenais kritērijs ir plastiskums. Vienmēr brauc ļoti stipra komanda no Somijas. Tāpēc, ka šitais sporta veids viņiem ir nacionālais sporta veids sievietēm, un viņu kultivē sākot no 1. klasītes skolā. Pirmo reizi savus audzēkņus uz SEL spēlēm atvedusi treneri Jana Bartaškiņa no Lietuvas, kura ir aerobikas aizsācēja savā valstī. Topošās Lietuvas vetārstes šoreiz gan necer uz augstām godāgotām vietām, bet gan vēlas izprast, ar ko atšķiras aerobika no estētiskās vingrošanas. Es īsti nezināju, kā veidot programmu, tāpēc šoreiz būsim mazliet savādāki nekā citas komandas, bet nākošais arī mums būs plastiskums. 25. SEL sporta spēlēs sacentīsies 53 komandas no 11 valstīm.